Mani sauc Ivais Zariņš, un tātad īsumā sāksim ar šīs nedēļas tādām pērlēm, kuras kārtējā darba dunā un rūpēs par savu ikdienu lielai daļai cilvēku var tā paskriet graus. Šīm lietām bija vērts pievērst uzmanību. Pirmkārtām jau laikam jau pēc kārtējās gadsimta afēras, mums gan kā gadsimts tā daudzas afēras, bet kārtējā iespējamā afēra, kāpēc sauc par afēru? Tāpēc, ka pārāk maz informācijas, pārāk lielā darījumā un nozīmīgā priekš Latvijas. Tātad mēs no Zviedriem esam nolēmuši pirkt LMT un TET akcijas, vai daļas, ko jau mēs tur pirksim. Līdz pēdējai sekundei turējām to noslēpumā no preses, no iedzīvotājiem. Es gan nezinu, kas mūsu ienaidniekiem un spiegiem no tā būtu, kādi labumi būtu radušies, ja viņi to uzzinātu, tad, kad tas tiešām viss tika lemts un runāts. Bet līdz pēdējiem brīdim no visiem slepenībā, tad Valainis no ZZS mums nāca klajā ar šo te fantastisko ideju, ka pirksim. Par cik pirksim? Nesakām, vai paši nemaz nezinām, grūti tagad saprast. Varbūt mēs gaidām, ka pārdevējs mums vienkārši nosauks ciparu, pa kuru gatavs pārdot, zinot zviedru cenas un viņu attieksmi pret baltiešiem. Es pieļauju, ka tā cena būs vienkārši astronomiska. Ņemot vērā, ka ar saimniecisku rīcību ne ZZS, ne jaunā vienotība īpaši neaizraujās, tad droši vien, ka mēs pat kaulēšanos neuzskatīsim par īpaši nepieciešamu pasākumu. Bet vismaz gribētu zināt to summu, cik mēs atkal lielu daļu no savu budžeta, te gan stāsts, ka tas nesot budžets, tas esot valstī piedarošo uzņēmumu, tā kā viņu nauda. Man jau liekas, ka maciņš jau viens sanāk. Citiem vārdiem sakot, nezinām, pa cik pirksim, nezinām, kā pirksim, meklēsim pēc tam investoru, kas pa investoru arī nezinām. Pēc tam varbūt kotēsim biržā, lai kaut kādu naudu dabūtu atpakaļ. Ņemot vērā ar Baltiku sāgu, laikam jau ticamāk tā versija, ka mēs tā ļoti daudz ieguldīsim un pēc tam kaut ko bišķīt dabūsim atpakaļ. Vispār dabūsim atpakaļ. Katrā ziņā šī ir tēma, kurai ir vērts sākt pievērst uzmanību, jo darījumi, kuri parasti ir mērāmi 100 miljonu, viņi atstāja ietekmi uz valsts budžetu. Atgādināšu, mēs ilgstoši nevaram atrast naudiņu krietni lētākām lietām. Onkoloģijas centrs pēc remonta kliedz jau ilgi. Tie, kas ir skatījušies ziņu raidījumus, ir redzējuši, kā tur izskatās iekšā. Tas ir šausmas. Es nemaz nerunāju par zālēm tiem cilvēkiem, kas ir sasirguši ar retajām slimībām un tam līdzīgām lietām. Bet priekš Zviedru īpašniekiem, saimniekiem, tur mums naudiņa acīm redzot netrūkst. Es neredzu citu iemeslu, kāpēc mums nedrīkstētu pateikt, ja tas darījums būtu tik izdevīgs, tad mums droši vien pateikt, ka kādi malači mūsu politiķi, mūsu ministri. Tu varbūt var pastāstīt sīkāk, kāds tas mērķis, kāpēc vispār viņi iesaistās tajā visā, kā mums viņa akcijas vajag. Vienkārši paspēlēties. Zinām mēs tikai oficiālos paziņojumus, kuluāru kaut kādas versijas nespekulēšu, tāda oficiālā versija, kurš grib tas tic, kas negrib tas netic. Ticēt iemesla nav, neticēt, tur katram pašam jāspriež. Tas oficiālais iemesls ir tāds, ka ļoti stipri atšķirās Zviedru un Latvijas redzējums par to, ar ko šiem uzņēmumiem tālāk jānodarbojas. Tas ir vismaz tik tālu ir tas, ko mums ministrs pastāstīja. Vai šim ministram mēs varam šajās lietās ticēt vai nē, vai tur tomēr ir kaut kādas lietas, kuru dēļ šīs valdības sēdes tomēr ir slepenas, un kāpēc mums tik maz tā informācija un tik vēl tiek pasniegta. Laikam jau tur ir kaut kāds saturs, kurš mums parastajiem tā teikt nav jāzina. Ies laiks uzzināsim, redzēsim. Neaizmirstiet, un tad, kad tas nāk, sekojiet līdzi un izdariet secinājums, jo ja no valsts maciņa, vienalga no kura uzņēmuma vai no valsts budžeta izņem 100 miljonu, nezinot, kur viņus dabūt pēc tam atpakaļ, tas ietekmēs visus. 100 miljoni nevar neietekmēt Latvijas budžetu, nevar neietekmēt mūsu skolotājs, pensionārs un visus pārējos, kuriem mēs kārtējo reizi neko nevaram palielināt, tāpēc, ka nav naudas. We are here in Latvijā! Jā, mums te pagājušo nedēļu tāds pēkšņs tāds notikums, ka pērkona dārdi skaidrā dienas laikā pēkšņi parādījās tāds čalis
iShow Speed. Blogeris, nebiju līdz tam pazīstams ar viņa daļradi. Pēc šī lielā rībiena, protams, tā īsi paskatījos YouTube, kas tad tas tāds ir. Un atletisks čalis, kurš ar saviem video ir piesaistījis miljonus sekotāju, tur nezinu, kurās valstīs, droši vien te pašā ASV. Un Latvijas vārda popularizēšanai jaunāku cilvēku, tā teikt, jaunāks paudzes vidu, Latvija nolēma to izmantot. Nespriedīsim, vismaz es nespriežu par to, vai šie 30,000 eiro, ko samaksāja Latvija par šo iespēju, tas daudz vai maz, galvenais, lai kāds to ir izvērtējis, vai tas dos vai nedos kaut kādu pienesumu. Es pat īsti nezinu, kā to var saskaitīt, bet iespējams, ka arī no tā ir kaut kāda jēga, tāpēc atturoties no tā, vai man pašam imponē šāda veida blogeri, mākslinieki, nezinu, kā viņi sportisti, kā pareizi nosaukt, droši vien, ka ir mērķa auditorija, un spriežot pēc tā, ka tas bars jau pie brīvības pieminekļa bija diezgan liels. Es saprotu, ka ir interesanti un bija cilvēki, kuriem patika to. Tik tālu viss būtu labi. Pat to, ka jau lidostā šo te cilvēku sagaidīja mūsu ministrs, to arī vēl tā kā Valains, to arī vēl tā kā varētu pieņemt, kas radīja ļoti nepatīkamu sajūtu, un pēc tam tā reakcija bija tāda kusli negribīga. Bija tā, tad mēs šo cilvēku no lidostas, nezinu, pa tiešo vai caur kaut kurieni, pareizi saprot, ar policijas korteģu, ar ministru klātienē, tā teikt, aizvadījām līdz brīvības piemineklim, kur arī kaut kāds šovs notika, tur tie cilvēki bija, un tur viņš savus salto mētāja, un to šortus rādīja visiem. Bijušais prezidents, tur tāds priecīgs blakus bija. Smiltēnu gan neredzēja fonā, nekur gan jau Smiltēns arī kaut kur bija. Bet man radās tāda neomulīga sajūta un jautājums, ja kāds, vienalga, vai tie ir zemnieki, vai skolotāji, vai vienalga par jebkuru tēmu, ja mēs gribētu šādu te masveida pasākumu ar lēkāšanu pa brīvības pieminekli sarīkot pa kādu citu tēmu, kurā nav ministrs iejaukts, tad mēs arī tā varētu stundas, divu laikā vienkārši uztaisīt šovu un baigi nesaspringt tur par kaut kādiem atļaujām, par kaut kādiem dokumentiem. Es pieļauju, ka tiem, kas kādreiz ir rīkojuši mītiņus, viņiem varētu pajautāt, cik daudz laika un enerģijas aiziet šo dokumentu kārtošanai. Un vai tiešām tas, kas tur notika pie šī brīvības pieminekļa, tiešām tas tika saskaņots visur, kur tam bija jābūt. Man gan radās iespējas, ka pilsēta, Rīga, vispār tā kā netika turēt par vajadzīgu kaut ko informēt šai sakarā. Tagad tur ir kaut kādas pārbaudas lietas un tā līdzīgi. Bet tā nepatīkamā sajūta izdarīties pie brīvības pieminekļa var paspēt katrs turists. Tā attiecīgi vai pašvaldības policija noķer vai ne, ja ir par ko ķert. Bet šeit bija ministrs klāt. Tiešām nevarēja savam jauniegūtajam paziņam paskaidrot, kas tas brīvības piemineklis ir un kā tur vajadzētu uzvesties. Nemaz nenājot par šo te oficiālo sakārtošanu dokumentāli, lai tur drīz šādu sapulci veikt. Tāda nepatīkama sajūta palika pēc tā. Tas, kad prezidents tur bijušais mūsu atver kovali izlaist par visu brīvības pieminekli, tur vajadzēja aizdomāties visiem organizatoriem, ka tas var viss beigties slikti un vispār uz brīvības pieminekļa pašas konstrukcijas tur kaut ko lēkāt un viņi cilāt augšā vai visi redz. Tur varēja tā kā, nezinu, kaut vai tam pašam Šleseram, un Šlesers vismaz norganizēja sev platformiņu, kur stāvēt. Tā kā, briesmīgi. Kā jau esmu minējis, kad šāda reklāma ir ļoti laba, kāda iebilduma nav. Pats šis šīs video veidotājs internetā. Viņš nav labākais variants, ar ko veidot tādu augsta mēroga sadarbību. Kaut gan citās valstīs viņi tur uzņēma arī kā princi. Un viņa ietekme bija pozitīva uz valsti. Tāpēc, kad pienes to popularitāti, to reklāmu tajā valstī. Pa Ķīna milzīgi plakātu uzlika, pateicās iShow Speed, teica, paldies, ka bija pie mums. Bet pats viņš kā cilvēks, es neteikšu pats labākais, viņš vairāk virzīts bērniem, viņš taisa visādus tādus nekompetentus jokus, kas tieši spiež uz to bērnu auditoriju. Tas nav pats labākais, bet labi. Kamēr tas visi zolīdi, nekāda problēma. Pēdējā laikā tā nezolīdā, tā necieņa pret valsts kultūru, daži sev šādu veidu cilvēku sēž jau Filipīnas cietumā, Korejas cietumā, tādi paši tipiņi. Protams, viņš nav tik brutāls miera traucētājs, bet līdzīgs stila. Tā kā, kaut cik zolīdi reklāma bija, bet tas, kad atkal mūsu brīvības piemineklis cieš konstanti no visādām lietām, viņš vai tiek apčerāts, vai apspļaudīts, vai arī kāds pa viņu lēkā. Labi, viņš nezināja,
uzzināja. Nezinu, no viņa puses viņi varēja bišķiņ vairāk painteresēties par vispār kādus top 10 faktus par Latviju. Uzzināt, kas ir brīvs pieminiekts, un tad arī secināt, ka tur varbūt nekāda sportiskas aktivitātes nevajadzētu veikt. Un kā tur iesaistās vēl? Protams, Rīgas doma netika informēta. Mūsu vicemērs Edvards Ratnieks jau reaģēja, teica, ka mēs meklēsim, kas vainīgs, un ka tas vispār pārkāp visas robežas, kas tāds arī ir. Varbūt jauniešiem tas neliekas vēl tik, tas ir, ko jūs te cepaties, vecie kraķi. Piemineklis, tas ir tikai akmens, bet viņi nesaprot to vērtību, un kad jābūt pašcieņai un kaut kādai pamata lietām, kuras nevajadzētu vispār aiztikt. Vienalga, kas tas ir, kaut vai, nezinu, atlidotu eņģeles lejā un tur taisīt saltā. Nevar. Mums jāsargā šīs lietas maksimāli. Blakus bija cilvēki, kuriem tas ir jāzina. Tur bija mūsu esošais ministrs Valainis, tur bija bijušais prezidents Vējonis, un pat neņemot vērā, kāda viņiem tur partija, no kuras viņi tur ir nākuši, tam nav nozīmes. Viņi ir vēlētas amatpersonas, kuriem pienākums ir cits starpā šai jaunajai paudzei rādīt piemēru un audzināt šo te nacionālu patriotisko garu. Ja mēs paši, es palaidu garām to brīdi, kad saka, ka kola tika laistīta pa brīvības pieminiektu, tas ir vienkārši šausmīgs, prātam neaptveram. Tev bija viens likums, viena taisnība visiem, vai ne? Ja tu esi pietiekami slavens un ja tevi pavada ministrs, tad tev tā kā nekas nav jāzina un dari, kā gribi. To noslēdzam, lai tālāk atbildīgās institūcijas tiek skaidrībā, jo tas, ka tika pārkāpts likums, tas ir acīm redzam par morāles normām, nemaz nerunājot. Labi, es saprotu, ka tādiem ZZS-iem, tur Valaiņiem kaut kāds ētikas normas droši vien neliksies pietiekami svarīgs arguments, lai nestu kaut kādu politisku kaut vai atbildību, bet vismaz tad vēlētāji pievērsiet tam uzmanību, jo ir sen pagājuši tie laiki, kad varēja visu, ja vien tu esi tur ministrs vai turīgs uzņēmējs. Tā tas vairs nenotiek pie mums. Labi, slēdzamies klāt nākamajai tēmai pa nedēļu, kas mums ir bijusi, kurai vēl gribējam pievērst uzmanību, ir šī te mūsu jaunās vienotības premjeres Siliņas lielā dāvana. Lielā tiešām fiziskā nozīmē lielā un droši vien arī morālā ziņā vērtīgā dāvana, kad mēs uzdāvinājām Patrija bruņu transportierus, bruņu mašīnas Ukrainai, kurai, protams, šī palīdzība ir vajadzīga, un no tik mazas valsts kā Latvija šāda dāvana, protams, tas viņiem īpaši, viņiem tur laikam bija tā neatkarības diena, tad tā viņiem ir vajadzīga dāvana. Un tik tālu viss būtu jauki un labi un pareizi, un es pat nešaubos, ka Latvijas armija šādu dāvanu vai Latvijas valsts varēja atļauties sniegt. Šīs bruņu mašīnas ražo Latvijā, un droši vien, ka mēs spēsim saražot vēl. Bāžas rada kaut kas cits. Šīs bruņu mašīnas ir dārgs prieks, protams, un kā mēs saprotam no iepriekšējām starpvalstu sarunu rezultātiem, tad šī te Ukrainai atdotās lietas, šī nauda arī tiek ieskaitīta tur tajos lielajos procentos, kas mums no budžeta ir jāvēlta aizsardzībai, ko mēs apsolījām amerikāņiem. Lūk, un tik tālā arī viss būtu kārtībā. Nav jau slikti, ka mēs varam no šīs naudas palīdzēt Ukrainai. Bet es neko neesmu dzirdējis kopš skandalozā pārtikas iepirkuma par vairākiem simtiem miljonu, kur kaut kā viss tā klusu tika piezemēts un noklusināts. Es tā arī neesmu dzirdējis, ka mūsu aizsardzības ministrs Sprūts no progresīvajiem vai premjeri Siliņa būtu nākuši klajā ar skaidrojumu, kā tam mēs to milzīgo summu, priekš armijas viņa ir milzīga. Šie 5%, ko mēs taisamies sasniegt no budžeta, tā ir vienkārši astronomiska summa. Kā mēs šo summu apsaimniekosim? Tad jautājums kārtējo reizi ir par saimnieciskumu, jo mēs jau te tā ik pa laikam tur kādu pieminekli nevajadzīgi uzceļam, tur nevajadzīgi summu ziņā, nevajadzīgi dārgu uzceļam pie ādažu bāzes. Pārtiku te sataisījāmies pa simtiem miljonu pirkt, kaut ar mums karavīru īsti tik daudz nemaz nav. Tajā pat laikā mēs stāstam, ka mēs nevaram uzņemt vairāk jauniešus šajā te obligātajā dienestā, vienkārši tāpēc, ka mēs nespējam viņus nodrošināt, mēs nespējam šos cilvēkus apmācīt, tad mums, ja es pareizi saprotu, trūkst tas, kas ir vajadzīgs apmācīšanai. Tie būtu instruktori, tā būtu infrastruktūra, varbūt kādi tehniskie līdzekļi. Tad vai nav atkal tā, ka mēs vienkārši šo summu kaut kur mēģinam ātri iztērēt vēlams lielās porcijās, tā teikt, pāris 100 miljoniem nopirkt pārtiku?
tā vietā, lai sakārtotu sistēmu un spētu apmācīt vairāk mūsu pilsoņus, mūsu jauniešus tam, kas mums tiešām nepieciešams, no kā vistiešākajā veidā ir atkarīga valsts drošība, un tas ir viņu spējas militārā jomā. Mēs joprojām uzņemam salīdzinoši nelielu daļu no šiem jauniešiem militārajā dienestā. Bet no mūsu ministriem es nedzirdu šai sakarā neko. Te jau jāsāk ir tomēr jāatgādina, ka man, piemēram, ir šaubas par mūsu aizsardzības ministra izpratni par to, kas Latvijai ir svarīgi un kas viņam kā ministram būtu jānodrošina tiem, kas ir aizmirsuši. Atgādināšu, ka vēl salīdzinoši neilgi pirms iekļūšanas šajā saimā un kļūšanas par ministru, šis pats ministrs Krievu žurnālistiem atbildēja, ka Latgales neatkarība no Latvijas varētu būt temats sarunai. Tāds ir mūsu aizsardzības ministrs. Ja kāds aizmirst šo sarunu, viņa internetā ir pieejama. Как бы вы назвали борцов за автономию Латгалии или за независимость Латгалии? Опять, это зависит от ситуации, потому что я думаю, что эта граница, по большому счету, тоже не исходит вот только гипотетически. Есть такой вариант, но как сам процесс происходит. И если процесс происходит конституционально, если процесс происходит мирно, если процесс происходит демократично, я считаю, что здесь есть возможности для какого-то разговора. Kā viņš skatās uz tiem cilvēkiem, kas sludina ideju par Latgales neatkarību no Latvijas? Tad Sprūts atbild, ka ja vien process notiek saskaņā ar likumu, tad par šo tēmu varētu runāt. Tas ir mūsu aizsardzības ministrs, kas atbild par mūsu aizsardzību. Varbūt šis arī ir skaidrojums, kāpēc mums nesokās ar šīs sistēmas ieviešanu. Manuprāt, viņi nav sācis ieviest. Cik mēs tur uzņemam, armija cīnās pati pa sevi. Kamēr jautājums neskar ministriju, tikmēr armija dara. Kad aiziet līdz ministrijai jautājumu, tad kaut kā mēs neredzam virzību uz priekšu. Toties mēs atrodam iespēju uzdāvināt bruņu mašīnas vai nopirkt pamatīgu pārtikas devu. Nezinu, cik ilgam laikam. Saistībā ar bruņu mašīnām, ka mums ir iespēja viņus uzdāvināt, tas nemaz nav tik slikti. Liekas, ka mēs uzdāvinam, kad mēs atdodam pa brīvu naudu, bet galā tā uzbūvēt to bruņu mašīnu, tas bija algas mums latviešiem. Tās algas pēc tam aiziet latviešu ekonomikā. Iekārta aiziet prom uz Ukrainu, bet nauda paliek tāpat šeit. Sliktāk tas, ka nenotiek Latvijas spēju stiprināšana. Tā ir tā problēma. Mums vajadzētu kaut kā stiprināt savas robežas, ņemot vērā, ka Lietuva to aktīvi dara, Igaunija to aktīvi dara. Mēs esam vienīgie, kuri skatās uz brāļiem pa labi, pa kreisi, ko viņi dara un gaidām. Mēs paši savas iniciatīvas vispār neveicam. Mēs gaidām, kad iziesim no Otavas konvencijas un varēsim beidzot minēt robežas. Pašu iniciatīvu mēs nevaram uzņemties neskapēc. Tas rāda to mūsu valdības tēlu. Tādiem žēl ir. To pierādīja arī tas gadījums ar dronu, kurš ielidoja no Baltkrievijas Latvijas teritorijā, tad arī dēļ vienu dronu, kurš nokrita meža vidū. Mums bija totāls apjukums. Ministrs neko nespēja pateikt, armija neko nevarēja pateikt, un viss tā taustījās. Un tas ir tikai viens drons, kurš neko tur reāli nenodarīja. Tā kā tā mīkšķaulība un nespēja skaidri, gaiši atbildēt, parādīt savus plānus, kā mēs to Latvijas aizsardzību stiprinam un nodrošināsim, ir tikai tukši paziņojumi. Ka, piemēram, dodot šīs patrijas Ukrainas armijai, mēs jau vienlaicīgi stiprinām arī Latvijas drošību, kas, protams, daļai ir taisnība. Ja Krievs apsitīs Ukrainā, tad būs mazāk iespēja un vēlme viņiem bāzties šeit, tik tālu, jo tā ir taisnība. Bet tas nenozīmē, ka Latvijas armijai nav jātīstās tālāk. Tas nenozīmē, ka jauniesaucamo skaits nav jāpalielina, attiecīgi palielinot bruņojuma un infrastruktūras apmēru. Bet par to mēs kaut kā klusējam, tas mums kaut kā sistēmiski nevaram attīstīt un nespējam. To risināt ar līdzekļi tam ir pieejami. Vienkārši ir jābūt sistēmiskai pieejai, kā primāri ministrija to risina, jo armija jau ir tālāk, ministrijas uzraudzībā, un ministrija nosaka to, kādas sistēmas darbojas, ko un kad mēs ieviešam, un tas, ka ministrija nav spējīga, tā ir tā spilgta ilustrācija, ka
viens nelaimīgs drons ielido Latvijā vai viens nelaimīgs drons riņķo ap Rīgas lidostu. Armija nezin, ko viņa var teikt iedzīvotājiem, par ko informēt, stāv, rausta plecus, tā kā ūdeni mutē ieņēmusi. Ministrs vispār kaut kur pazūd, nav atrodams, tā tad liela panika un liela nezināšana. Ja mēs tik elementārās lietās nespējam komunicēt un nevaram saviem iedzīvotājiem dot pārliecību, ka armija zina, ko viņa dara, ka aizsardzības ministrija zina, ko viņa dara, tad kā mēs taisamies atrisināt nopietnākas problēmas, kas būtu ar Latvijas kaujas spējas palielināšanu, piemēram, palielinot iesaucamo skaitu un nodrošinot viņus ar visu to, kas ir nepieciešams. Es pat nedzirdu mēģinājumus tajā virzienā. Mēs tik uzņemam vienu pēc otra ārvalstu šos te militāros vadītājus Latvijā NATO ietvaros, rādam viņiem mūsu adažu bāzi, tajā pat laikā, ko mēs darām mūsu pašu armijas stiprināšanai. Tas, ka mums ir atbalsts no NATO, tas ir labi, tas ir mūsu daudzgadīgas darbības rezultātā panākts, ka viņi šeit ir un viņi šeit paliek. Bet tas nenozīmē, ka mēs esam atbrīvot no pienākuma stiprināt savu armiju. Kur ir šī sistēma? Kur ir atbildes uz jautājumiem? Kur ir jauniesaucamo skaita būtiska palielināšana? Nav. Tā, es domāju, paņemsim tagad kādu no lielajām tēmām, kas nav nedēļas tēma, bet kas ir no tādām fundamentālām, mēs esam aizskāruši iepriekš, un īstenībā šīs tēmas aktualitāte pavīd ik pa laikam dažādās rubrikās un no dažādiem skatpunktiem. Viens no latvieša standarta iemesliem, kāpēc vai neiet uz vēlēšanām balsot, vai arī nepievērst uzmanību kaut kādām atsevišķām politiķu izdarībām, ir tāds princips, viņi tā pavisam kodolīgi savalkot kopā varētu saukt, ka tāpat jau visi zagļi tur visi zagļi. Šo mītu mazliet gribējām atšķaidīt un sadalīt, kur tad tiešām ir zagļi un zakšana un kur ir vienkārši klāja nesaimnieciska rīcība, kurā iekšā ir dažādi elementi, bezatbildība, kolektīvā bezatbildība un kaut kāda ļoti īstermiņa domāšana un šādas parādības, bet kura tomēr nav zakšana, lai gan kopējais rezultāts atlikums sausais jau tāpat ir milzīgi zaudējumi Latvijas valstī, kas bieži ir tieši izmērāmi 10, ja ne 100 miljonos eiro. Paralēli tam, protams, velkot līdz atpalicību no dažām kaimiņu valstīm kopējai ekonomikas izaugsmē, jo šo nesaimniecisko rīcību viņai pirmkārtām ir sekas tiešas. Otrkārt, to jau redz arī šie ārvalstu investori, kur tā kā izvēlās, kur savu naudiņu ieguldīt. Un Austrum Eiropa jau tā nav pati populārākā vieta pasaulē, kur naudu ieguldīt. Un tāpēc tātad, kur ir un kur nav šī zakšana, mums daudziem palicis ir atmiņā un atceramies tos laikus 90. 2000. Gadu pirmajā pusē, kad politbizness tiešām bija saistīts lielā mērā ar to, ko var saukt par zakšanu. Es konkrētus cilvēkus par zagļiem nesaukšu, tur izdariet secinājumus paši, taču Bertolda Flīka laiki Air Baltikā vai Šlesera šoferu dēla piedzīvojumi vai Lemberga milzīgais kapitāls vai Šķēles transporta biznesi, kuros mēs rezultātā spēcīgi atpaliekam. Tur gan ne tikai Šķēle, tur ir arī citi politbiznesmeņi, starppilsētu pārvadājumi, autoparki, mums ir zināms, kas ir šie īpašnieki un paklausieties, ko par šo sistēmu sāka igauņi, kuriem šī starppilsētu pārvadāšana ir sakārtota, kur šoferi saņem adekvātus atalgojumus un cilvēki ir apmierināti ar servisu tā vietā pie mums. Pēc tā, ka mēs jau vairākus gadus zvērīgi cīnamies ar šīm te sekām, ka mēs ļāvām dažiem pievākt šo biznesa nišu, izmantojot savu politisko varu, tad mums šī sistēma šobrīd klibo tā, ka briesmīgi klibo. Šoferi neiet reisos, reizes tiek atcelti. Tas ir burtiski pēdējo dienu atkal kārtēja aktualitāte, cik viņi var būt aktuāli, ja viņus laik tāda ir bijusi. Tad šīs ir tās ilgtermiņa sekas tam, kas ir tāda tieša varas izmantošana savās interesēs. Tas, ko mēs varētu saukt par zakšanu, ne kriminālu likumu izpratnē, jo tā tur savukārt tad ir jāpierāda tiesā. Lūk, lai kādu no šiem kungiem saukt par zagli, protams, tam vispirms jābūt pierādītam tiesā, taču izmantot savu politisko varu savās biznesa interesēs, tas gan tur ir noticis un noticis ražēni. Bet
Tā ir pagātne. Šobrīd neredzam tādus ļoti kliedzošus un pamanāmus momentus ar oligarhu aiziešanu no varas. Tas ir mazinājies, lai gan jāatzīst Rīgā Šlesera tuvā esamība atkal uzvarēja vēlēšanās. Īstenībā viņš viņus uzvarēja ne tikai pie koalīcijas veidošanas. Tas zināmas bažas rada atkal. Bet, paldies Dievam, tas nav noticis, un tāpēc mēs strādājam koalīcijā, un tāpēc mēs arī Rīgu vadām. Vieni no tiem, kas vada Rīgu. Savukārt, ja mēs runājam par nesaimniecisku rīcību, tad te mums ir bēdu ieleja. Te mums ir bēdu ieleja, vai mēs runājam par Air Baltiku, vai Rail Baltiku, vai to pašu armijas tēriņiem, skatāmies, kur gribam, vai tas ir skumjais, kā tur tas Briškena grimstošais pāles Daugavā, šī neuzbūvētais tilts pāri Daugavai vai Rail Baltica, kurš tā arī vismaz tuvākā laikā tomēr caur Rīgai neies, lai kā tur progresīvie pirms vēlēšanām bija gatavi plēst kreklu uz krūtīm un teikt, ka tas obligāti tā būs. Tomēr nekas tam līdzīgs nav noticis, kārtējā bezatbildība, un pagaidām joprojām nav zināms, vai mums gadījumā nebūs tie daudzie miljoni atkal jādod Eiropai atpakaļ, kurus mēs esam iztērējuši, ne tā, kā Eiropa bija iecerējusi un paredzējusi. Protams, traģikomiski skan kaimiņu piedāvājumu nākt mūsu vietā uzbūvēt to dzelzceļu, pie mums redzot, cik mēs esam nespējīgi to izdarīt. Mums ir iestājusies totāli tāda kolektīva bezatbildība, kad it kā atbildēja visi, bet tagad neatbild neviens. Protams, politisku atbildību neviens tā īsti uzņemties negrib. Tad, kad ar gariem zobiem Briškenu no amata izsvied ārā, tad ielika jau neko jau diži labāk neielika. Tad tā bija tā lielā upurēšana, bet tas jau fundamentāli neko nemaina. Šī te spēcīgā politiskā bezatbildība, jaunā vienotība, progresīvie. Un šādai rīcībai, tad, kad mēs izsaimniekojam Air Baltiku, kuru šobrīd kaimiņi pat par sviestmaizi negrib ņemt pretī, kuru mēs nespējam biržā izlikt, jo, acīm redzot, rezultāti ir tik slikti, kad šādu uzņēmumu nevar likt biržā. Vai tas ir Air Baltica, kur tūlīt jādod Eiropai sanāk atpakaļ naudu, jo nav iztērēts tā, kā vajadzēja. Un līdz tam 30 gadam jau es saprotu, ka nebūs tā trase gatava. Tagad gan mēs tur mēģinam kaut ko sasteigt, būvēt, skatīsimies, varbūt tiešām būs atradusies papildus jauda, bet ņemot vērā, ka vēlēšanas pēc gada, tad droši vien uz gadu varbūt tā papildus jauda būs. Pēc tam atkal iestāsies kārtējā paniskā kolektīvā bezatbildība. Tā kā, risinājums tam ļoti vienkārši. Jūs nevarat, ja progresīvi ar Briškenu priekšgalā par šo jomu, konkrēti par Rail Baltica, par šo jautājumu ir atbildējuši ļoti ilgstoši. Un viņš ieņēma vadošu amatu šajā te uzņēmumā, kas Latvijā atbild par šī dzelzceļa attīstību, konkrēti Rail Baltica, tad nemainīsies tur nekas. Tikai nomainot šādus politiķus, tikai nomainot šādus politiskos spēkus, tikai domājot vēlēšanās, pirms jūs iemetat aploksni vēlēšanu kastē, izdarot secinājumus, tad paskatoties, ko tas politiķis iepriekš ir panācis, ko viņš ir darījis. Tad nebalsot par tādiem, kas to ir noveduši šādā situācijā.